Nu tā, biešu industrija. Rulējiet, tikai neaizmirstiet, ka ceļš ir jāsatājas. Pēc kā te izskatās? Tas jau vairāk tad nav ceļš cilvēkiem. Pa šo ceļu tikai lops tagad var dzīt. Jūs jau ar smagajiem te mierīgi varat izbraukt cauri, un ko mums ar vieglajiem darīt? Tā kā vannā. Te jau grūti izvēlēties, pa kuriem braukt. Mašīnai līdz pusasīm ūdens, dubļi, ēzis izbrauc, priekšā vēl viena vanna. Brauc kā tu gribi. Darbie lielie lauksaimnieki aizaruši laukus līdz pašam ceļam. Dabiskā notec ir vienkārši ir nav. It kā tā viņiem bišķīt vairāk lauksaimnieciskā platība ar to, ka viņiem šekureku pašiem ezers lauka vidū. Tas jau var nekas, un arī tikai tāpēc, ka nav notecis. Nu, te ir skaisti vienkārši. Pļurze vienkārši, pļurze uz lauka, pļurze uz ceļa. Ceļš izjāts pilnīgi. Greidarēt tagad nevar, tāpēc, ka slabs, un šitā te mēs līdz pavasarim te ākstīsimies. Plēsīsim mašīnas. Vai kuriem te braukt? Te jau telefonā filmēt jau grūti redzēt, bet, dabā tas izskatās vienkārši, reku šeit, ja? Pļurzains veļas dēlis pilns ar dubļiem un ūdeni, sacīsim tā. Vēl viens jauks lauciņš bez grāviem un bez notecis. Un pateicoties šiem te laukiem, kuriem nav gar malām grāvi, arī ceļš nenotek. Arī ceļš pārvēršas par pļūzi. Te ir ezers jauns. Pēc iebrauktā var redzēt, ka te ir ciku caku. Veļas dēlis turpinās, dubļi turpinās, grāvi joprojām nav. Šoferīši brauc lielo slalomu, kaut kādā veidā mēģinot nenoslīgties lielajās peļķēs. Varbūt tomēr tiem lielajiem biznesmeņiem, lauku biznesmeņiem būtu jāuzliek par pienākumu vai nu paaugstināt nodokļus, vai nu par viņu līdzekļiem tos ceļus arī salabot. Jā. Ne jau mēs ar vieglajiem sajājam tos ceļus, bet tās lielās fūras un tie lielie traktori, kas tam muļājās darba dienās no agri rīt līdz vēlam vakaram. Un, kad tev cilvēkam elementāri līdz veikalam vai līdz ārstam ir jātiek, tad tu vienkārši ir ar visām iespējām neaizbraukt līdz galam. Dīķītis. Lejā otrs dīķītis. Otrs dīķītis lauka malā. Tur noteikti rīsus var audzēt. Noteikti. Tur jau pat traktors nabaks, man liekas, ir noslīdis braukdams. Tā, redz, ir ar tiem grāviem, jā. Aizarot grāvis, iegūst varbūt 1 hektāru, bet pēc tam ar šitādu milzīgu lauka malu. Te grāvis palika. Te nav grāvis. Te grāvis ir ceļu vidū, reku. Te jau ir, jā. Grāvis ceļu vidū. Te jau ir grāva, nevis grāvis. Joprojām esam Anglijā. Braucam pa kreiso pusi, jo labā tur labāk nelīst. Jāgaida greiders kaut kur marta beigās noteikti, aprīlī. Uz Jāņiem. Uz Jāņiem būs greiders, jā. Te jau tas pats, un pagājuši nedēļu tie biešanieki, viņi šeit drasēja, un pēc tam, tad, kad ceļš jau ir sajās, tad galā uzliek zīmi, ka virs 10 tonām iebraukt nedrīkst. Tad, kad ceļš jau ir pilnīgā pakaļā, tad uzliek zīmi. Forši, un zīmi galvenais no tās puses, ka iebraukt ceļu, bet viņi jau šur brauca tukši. Ārā brauca 40, cik tur tās tonas ir. Bedru, pļurzas. Brauc un priecājies.
viena graupa būs, jā. Šitā te būs. Redz, tur tā ir laukā kaut attāla līdzība ar grāvi, te arī bišķi sausāks arī izskatās. Un te, jā, te grāvi pāris gadus atpakaļ uztaisīja. Kreisā pusē. Kāds viņš te, bet viņš te ir. Un kaut ko viņš te nosūc, jā. Otrā pusē nav, tur ir Tur, jā, un tur ir, reku, lauka malā ir dīķītis. Te ir atkal skaistumiņš, jā, tāpēc, ka tā pusē. Un te mums ir ceļa vidu dīķītis baļļā viens. Jā. Nu, Tad uzmanīgi un prātīgi otru pusi laikā. otru pusi, jā. Atlantijas okeāns vienā pusē, Nāves jūra pa vidu Nāves un jūra. pļužas visās malās. Jā, tā te ir. Grāvi nav. Grāvja nav, tur tas ir dīķis. Ir pīlēm, kur dzīvoties ļoti skaisti. Varbūt viņi karpis audzē. Viņa karpas noteikti pīļaudzētā un karpas, un laikam pēc tam uz Maksimu tās karpas vajadzēja uz Rimī. Turpat žāvē, turpat ēd. Un kaut kas jau jādara. Te arī lauks ir gandrīz augstāks par ceļu, bet slapš. Jā. Otrā pusē grāvens ir, tur ir sauss.